Saprotot, ka sistēmu, ja jūs mainat uz labāku stāvokli, man pašlaik liekas, ka tā ir suboptimāla tāda līdzsvaru stāvokļa izglītības sistēma. Līdzsvars ir, bet neviens īsti nav apmierināts ar to. Lai to mainīt, jums jāmaina gan finansēšanas sistēma, gan pārvaldības sistēma, gan arī saturs. Vienu nemainot no šiem posmiem būs grūti abus pārējos sekmīgi izturēt. Ja jūs nemainat pārvaldību, tad finansēšanas modelis nenovedīs pie rezultātu. Ja nemainat finansēšanas modeli, tad piedāvājumi par jaunu saturu un pārvaldību kaut kur tiks īstenot, citur netiks īstenot, tas viss paliks tādā atkal nepabeigtības stāvoklī. Tad jums jāizteno vairākos virzienos. Finansējums, pārvaldība un saturs. Attiecībā uz finansējumu nav ļoti daudz un dažādu modeļu, kā finansēt izglītību, pamatu un vispārējo. Mēs esam tādā starp posmā Latvijā. No vienas puses līdz ar krīzi tika ieviests princips nauda seko skolēnām līdz pašvaldībai, kura tad lemj zināmā mērā. Ja, par iespējamu kādu šķērsubsidāciju viņas zināma kompetence tur ir. Tas nav uzreiz pat taisno līdz skolai. Un šis finansējums arī saistās tikai ar algām. Ja, tas nesaistās ar visu nepieciešamo izglītības iestādes funkcionēšanas finansējumu. Ir vietas, protams, pasaulē, kas pilnībā sēdz no centralizētā valsts budžeta, izglītības iestāžu darbību, algas un tā tālāk. Ir vietas, kurā ir miksēta situācija, kurā ir daudz privātu iestāžu, pašvaldību un valsts. Tas, ko mēs piedāvājam kā tādu loģisku turpinājumu, un tas patiešām ir būtisks reformu solis Latvijā, ir savstarpēji savietojot pašvaldību un valsts budžeta norēķinu sistēmas. Mēs izlīdzinām tās un radām vienu cenu vai vienu maksu par vienu skolēnu izglītošanu pa visām pozīcijām, ne tikai attiecībā uz skolotāju algu. Un to dažkārt dēvē par voucher sistēmu, jeb latviešu valodā galvojuma sistēmu. Uz būtību, un es mēģināšu parādīt ļoti grafiski un brutāli. Tas ir piemērs vienkārši no Indijas, dēļ tā, ka tas tur ir papīra formā, joprojām bijis pieejams. Šīs sistēmas pastāv ļoti dažādās pasaules vietās. Tepat mums tūmā ir vairākas valsts Skandināvijā un Ziemeļa Eiropā arī zem, bet šis ir uzskatām. Skolas vouchers patiesībā ir talons, ja, tas ir tāds kā kupons, vouchers, tāpēc tas vārds, kas ir kā maksāšanas līdzeklis par viena bērna izglītošanu skolā uz mācību gadu. Te var redzēt, kā tas izskatās, ja, tad ir bērna attēls, ja, paša vouchera numurs, normāli, kad tas izdots, kas ir tas, kas tur kādreiz liek, kurš tur sponsorēja, varbūt kāds papildu procesu, bet pārsvarā tur ir valsts vai pašvaldība, tālāk ir summa, bērna attiecīgais vārds un gads, par kuru tiek maksāts, un šī ir norāda, ka tā ir samaksa par šī bērna apmācība 6000 rupiju apmērā par mācībām jebkurā skolā, kur šajā sistēmā piedalās 7. un 8. gadā mācību. Izsidēja tad ļoti vienkāršā formā. Ir bērns, ir nauda, tā nav viņa nauda, tā nav privātā nauda, tā ir nodokļu nauda, kas tiek konkrētā monetārā formā piedāvāta kā samaksa skolai, kas šo bērnu māca. Skolām jābūt tātad izgājušām kvalitātes un akreditācijas vērtējumu, un viņam jāpiedalās šajā sistēmā. Un savukārt bērnam ir jābūt vecāks, aizbildnis, aizgādnis, tas nav svarīgi, vai viņš šajā brīdī konkrēti maksā nodokļus. Protams, varbūt viņam vecāki vai aizbildņi un aizgādņi pensionāri vai bezdarbnieki, tas nav no svara. Šī nauda ir kopējā nodokļu maksātāja nauda, kas tāpat tiek maksāta par izglītību, šajā gadījumā vienkārši personalizēt uz bērnu. Būtībā šis te, tā ir kaut kādā zināmā certifikāts, kas parasti izsniedz valdība, kurā, ir iekļauta nodokļu nauda. Mūsu gadījumā Latvijā tad būtu gan valsts, gan visdrīzāk arī pašvaldībām maksātā nodokļu nauda, un ar to vecāki maksā konkrētai skolai par bērnu. Vecāki maksā, ja? Vecāki izvēlēts, kur iet. Vecāki maksā konkrētai skolai par attiecīgu bērnu izglītību,
jebkura izglītības iestāde, un skolas patiesībā ar citām skolām par šiem voucheriem arī sacenšas. Mūsu piedāvājums vairāk ir orientēts uz to variantu, kāds ir Zviedrijā, kurā neviena skola, vienalga, kurš tās dibinātājs arī nebūtu, nevar pieprasīt vairāk kā voucheru vērtību. Proti nevar būt nekādu citu vēl papildus maksājumu, kas tiek pieprasīt no vecākiem vai no kā cita spēlētāja par skolas procesu. Kā jūs ļoti labi ziniet, Latvijā šī samaksas sistēma ir vēl vairāk sadalīta tam dēļ, ka ne tikai pašvaldības un valsts maksā, bet arī vecāki maksā tādā vai citādā veidā par mācību procesu, iegādājoties, ne visur, es saprotu un apzinos, bet daudz kur mācību materiālus, piemaksājot tādā vai citā formā par procesu. Tā arī ir nauda, kas nonāk izglītības sistēmā. Tas nav nenorakstāmas lietas, tās ir jāņem vērā. Voucheri nozīmē visa nauda. Nekādu citu naudu prasīt nevar. Un, protams, no šī viedokļa tā ir salīdzinoši vienlīdzīgojoša sistēma, jo neatkarīgi no tā, kāda ir vecāka rocība, un neatkarīgi no tā, kurā reģionā, cik turīgā vai mazāk turīgā pašvaldībā vecāki dzīvo vai bērns dzīvo šajā gadījumā. Nevis vecāki, vērtība ir apmēram tāda pati. Šajā sacensībā piedalās valsts, pašvaldības, privātās skolas, un viņu sacensības rezultāts ir bērnu skaits, kas tiek mācīti. Jā, protams, tas atgādina vairāk konkurenci, bet es tāpēc apzināti pieminu Zviedriju, kura galīgi nav mežonīgā kapitāls un valsts, kura 92. gadā šo sistēmu ievies. Būtība ir tāda, struktūrāli divas maksātājas, šajā gadījumā, kā Latvijai ir galvenās valsts caur IZM, pat drīzāk pat vairs ne caur IZM, vienkārši tas nonāk tā kā valsts pašvaldībā saliek kopā vienā summā, un tas aiziet uz noteiktu skolu. Un vairs nav divi dažādi finansējuma valūti.